Tik zilas acis un skaidru skatienu jūs vēl nebūsiet redzējuši. Pie mums šodien Napoleons Oskars. Sveiki, mani sauc Oskars, man ir 38 gadi. Esmu Napoleons. Sveiks, Oskar! Sveiki, labdien! Pastāsti mums par sevi, kāds tu esi un kas tev pašam sevī patīk. Esmu Oskars, 1,87 m, 38 gadi. Diezgan āršķirīgs pēc uzvedības, ne pēc izskata. Vienmēr visur eju uz visu banku. Vienmēr jābūt pirmajam, ne tikai sportā, bet arī visās ārējās izklaidēs un arī sievietēs. Un, esmu diezgan izvēlīgs, bet tāpēc, ka apzinos pats savu vērtību. Malacis. Tas izklausās ļoti pareizi. Jā. Ko vēl teikt? Esmu komandas spēlētājs, kas kaut ko redzēs. Citi tikai redzēs, bet es jau sen būšu izdarījis. Esmu pirmais vienmēr un visur. Tas ir mans pamatprincips. Jo cilvēkam pats galvenais ir nevis tikai vārdi. Latīzē mums ir miljons, bet darītāji ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām. Kas notiek tad, ja tev gadās saskarties ar kādu konkurenci tajā ceļā uz to, ka tu esi pirmais, tu esi pamanījis, bet kāds cits arī grib būt? Ko tu ar viņiem dari? Es viņus izmantoju. Es vienkārši strādāju ar komandā, izpētu viņus, kādu viņi ir, un tad vai nu esmu ar viņiem draugos, vai nu pārspēju viņus. Jo vienmēr, protams, neviens nav tāds ideāls, bet jānovērtē situācija un jābūt savu veidu hameleonam. Ir jāprot runāt ar pašu zemāko un ar pašu augstāko. Un vienmēr rast kompromisu, jo reizēm pat labāk ir parādīt, ka tu esi pa viņu vājāks, lai pēc tam izmantot īsto brīdi un apsteigtu. Tāda pozitīvā manipulācija, sanāk, vai ne? Jā. Tagad es saprotu, kā tas notiek. Man šitais vienmēr vispār nepiemīt, es to nevaru. Tagad jau mums tas Napoleons ir vajadzīgs tiem balzikiem. Tad tu vienmēr panāc to, ko tu vēlēsi. Man ir dzīves princips tāds. Vienmēr redzi iespēju riskē, bet ja tu no 10 iespējām 8 izmanto, tu tāpat esi virs vidējā. Tu esi pozitīvā latiņā. Es vienmēr riskēju un daru lietas, ko cits nekad mūžā. Es domāju, tās muļķības ir. Es eju uz visu banku, riskēju, iekrītu, par to atbildu. Nesu atbildību. Jā, pieceļos un jau katra grūtība, kas mani ievaino un padara stiprāku. Mācības stundas, vai ne? Jā. Citreiz dārgas, citreiz sāpīgas, bet rezultāts ir. Bet kā tev ir tagad? Tev tagad daudz tāds mācības stundas dzīvē? Jā, man ļoti daudz. Ja es sāktu skaitīt, tad mūsu laika nepietika. Bet no visām esmu piecēlies. Dažas vēl ir procesā, bet tas ir. Šodienas epizodē iepazīstam harizmātisko sociotipu Napoleons. Kā jau jūs redzat, tas ir enerģisks, pašpārliecināts cilvēks. Viņš tev ļoti patīk, viņš ir absolūti mierā ar sevi. Un to rada tādas īpašības, kas viņam no dabas ir iedalītas. Tā ir ētika, tā ir spēja just, saprast citus cilvēkus, spēja ar viņiem manipulēt. Šim tipam piemīt sensorika, un tas nozīmē, ka tā ir tāda jaudīga, spēcīga iezīme, kas ļauj šim tipam nepagurstoši dzīvē virzīties uz priekšu un zināmā mērā būt tādam kā bezbailīgam cilvēkam. Viņš ir arī iracionāls. Tas nozīmē, ka viņš ir pakļauts gan rakstura un iedvesmas mainīgumam, gan arī dažkārt gadās kādas problēmiņas ar lietu novešanu līdz galam, bet visādi citādi tas ir cilvēks, kas spēj aizraut sev līdzi masas un ir ļoti talantīgs runātājs. Man kā Napoleonam interesē, kā tu atpūties? Man ir ūdensmoči. Ļoti tuvu sirdī. Tad ir tehnika jāuz tehnikas uz tāpēc, kad tai sievietē, kas būs ar manīm kopā, ir viena liela problēma. Viņa neko jaunu nedabūs līdz brīdim, kad es nebūšu viņu apskatījis un pateicis, tiešām jāmet ārā. Jo esmu mekatronikas inženieris augstu līmeņa, kas strādā lielākajā Ziemeļjūras tipogrāfijā par pelēko kardinālu, par galveno mehāniķi.
Tad jānolieto tā... Viņš salabos. Jebko var salabot. Jebko esmu automātikas inženieris, var atrast, izjaukt lācītīm, apsties vēderā, Bet saremontēt tu zināji, ka lācītīm. jaunie iPhone iznāk ik pēc, 2 gadiem. Nu jā, bet, Tas jau nav par to, ka viņš ir bet lieta ir sabojājies. tāda, ka es jau vēl apskatīšu, kas sieviete ir vajadzīgs, kādas funkcijas. Funkcionalitāte ir galvenais, nevis kā izskatās. Funkcionalitāte, ja tik līdz tas iPhone jaunais, ja tas jaunais iPhone būs daudz spēcīgāks pēc parametriem, Jā. kā tas vecais, protams, ka esmu tieši to uzreiz izmetīšu ārā. Jābūt ir topā. Tā izvērtē. Jā, protams. Tu vispār esi tāds vēlīgs un izšķērdīgs naudas lietās vai taupīgs un tāds apdomīgs? Atkarīgs no mērķa. Dzīve ir jāsvin. Jā, tieši tā. Šampanieti jādzer. Jā, protams, ja pieņemsim, ir kādai dāmai, pieņemsim, jubileja, un es ieju iekšā, un es tajā jubilejā jūtos ļoti labi. Vienalga, kāda ziedi, tie būs viņai. Tas naudai tajā momentā nav nozīmes. Jo nauda ir tāda lieta gaistoša. Bet kas pats galvenais? Rokas un galva. Emocijas, ne? Nu, emocijas, protams, bet kā tu bez rokām un galvas nenopelnīsi naudu, kas rada emocijas? Jā. Tur viss ir savā veidā saistīts. Nu jā. Nu, un pastāstīt, kāda ir tava ikdiena? Ikdiena. Jā. Jo kādu guļu tā 6 līdz ne vairāk par 6 stundas ļoti maz, jā, tāpēc, ka tie, kas guļ, tie dzīvi noguļ. Es pārējo visu laiku darbojos. Un tā kā Duracell zaķītis, kuram baterijas nebeidzās. Tieši tik enerģisks un jaudīgs tips, kā sadarīgais, ir vajadzīgs tipam Balzaks. Sociotipam Balzaks ir nepieciešama iedvesma, uzmundrinājums, tāda tā kā druscītiņa iepakstīšana, dažkārt pavilkšana līdzi. Un tieši šim enerģiskajam, ekstravertajam, jaudīgajam, dzīves priecīgajam tipam Napoleons vislabāk izdodas jebkuru Balzaku iekustināt, pavilkt sev līdzi, pamudināt uz kaut kādām jaunām, drosmīgām lietām un dzīvot foršāk. Es vēl esmu jauns, tā kā jauns, veselīgs. Negulēt. Es varu noskriet pusmaratonu pēc 4 dienu balītēm. No Tu domā īstermiņā vai ilgtermiņā? Ja tu ilgtermiņā domā, tad sev vajadzētu tomēr pieskatīt. Es pagaidām pēdējos 3 gadus neesmu pieskatījis un esmu izturējis. Aha, labi. Esmu bijis pie kardiologa, neko neatradu. Nopietni. Man arī taisīja to. Izgāja, man ir māsīca augsta līmeņa kardioloģija. Viņa man izdzina pa visiem tiem tur, bet izrādās tas bija tikai nervu pārdzīvojumi, kas lika aizdomāt. Neko neatrada pilnībā, viss kārtībā. Tāpēc es varu noskriet un nekādu bez gatavošanās 21 km aiziet un noskriet zem 2 stundām. Un tas ir bez gatavošanas ļoti labi. Super. Kas tev patīk? Kas tev iepriecina? Esmu sportists, basketbols trenējos mazliet, tad medībās dodos. Tad visi tie tehnikas, gan parastie moči, gan sniega moči, gan ūdens moči. Dejošana, koris, balles, dejas. Es gadu dejomasās dziedājis 8 gadus. Un tad esmu daļradē dejojis un vektorā. Tas ir viss tādas lietas, kas saistītas ar citiem cilvēkiem. Man ir vajadzīgs publika, kas novērtē. Un ja tu publikā tiec līderos, tev ir baigi forši, ka tevi paslavē. Jā, slavēt vajag, jā. Ja man neslavē, tad man, kā saka, lauvu vajag laudīt. Savādāk viņš kodīs. Tu esi lauva? Jā. Es esmu pēc mēnesis lauva arī. Esmu lauva, kas tīģi ar gadā dzimis. Un vēl Napoleons vispār. Jā, tas ir ļoti ilgunīgi. Ja tev patīk un interesē mūsu pirmā randiņa viesi, ja tev interesē iepazīt dažādus sociotipus un izveidot sadarīgas attiecības, abonē šo kanālu un nepalaid garām jaunas sērijas. Un kāds tad tu esi attiecībās ar visu šito savu aktivitāti, ar tādu apjomīgu ņemšanos? Ko sieviete var no tevis sagaidīt? Man ir jāspēj paciest. Tas ir viens no galvenajiem, tāpēc, ka es esmu tāds valdonīgs. Es gribu, lai lielākoties notiek pēc mana prāta, bet es gaidu arī padomu, lai iedod man kāds padomu, jo ir tā, ka tu vari tās 2 reizes būtu jāpalīdz sievietē. Jo es bieži vien riskēju pārlieku, tas es pats apzinos pēc tam, kad es saņemu sodu par to, kad ir pārlieku āršķirīgums, pārlieku risks, kas bija pilnīgi neloģiski, tā nedrīkst darīt. Un pēc tam es to saprotu, bet tad jau tas ir pa vēlu, tad jāsmēļ tas, ko tu izlēji.
Un vajadzētu tādu, kas pietur nevis pie rociņas, bet kas piebremzē rokas bremzes. Jā, man ir automašīna bez rokas bremzes. Jā, precīzi. Es tikai dodu gāzi, likumos driftē, un kad kāds kociņš nāk pretī. Tad jau var saremontēt, bet remonts jau prasa laiku. Tā ir. Jā, būtu labi, ka būtu sieviete, kas piebremzē un saka, tagad drusku mierīgāk, vai ne? Nē, ka viņi pasaka, var arī savādāk. Tas būtu precīzi teikts. Galvenais, ka tajā ir ieklausīties. Jā, no tiem kritieniem esmu sapratis, ka tas ir jāklausa. Un pats galvenais ir runāt savstarpēji. Runāt, jo savādāk būs kas? Sniega bumba. No maza nieka rodās liela lavīna sniega bumba, kas sagrauj pilnīgi visu. Pastāst, kas tev nepatīk? Man nepatīk mājasēdētājas noteikti, kas gribēs televizors, jo es pats nevaru visu laiku kustībā. Jā, es vispār nevaru nosēdēt nekad. Es atnāku mājās, izdaru visas pamatlietas, tad es meklēju, ko man ir 4 stundas laika, ko darīt. Varbūt kādam uzmanīties, kaut kādu bumbu paspēlēt, aizbraukt kaut kur uzman brālim, šodien ležam, slikts laiks, labi, tad ejam tur. Un tāds kino, pirms šokar man ir kārtīgs jābrauc, elektrokārtīgi jāpamēģina. Tāpēc, kad vajag asumu dzīvē, jo emocijas, adrenalīns, tas ir vajadzīgs. Bet tavai sadarīgai sievietei taču tomēr patīk pasēdēt mājās. Jā, mieriņā. Ne, lai viņa sēž, tikai lai viņa nesaka viņam, lai viņš sēž mājās. Viņa ne. Tas ir ok, ka viņam. Tajā mirklī, ka viņa paliks, jā, protams, man ir Usmas Smeķos, tagad ir paredzēts no 7. līdz 29. Ūdensmoču sezonas noslēgums. Mēs parasti gan novembra beigās noslēdzam, bet viņiem tur oficiāli noslēgums. Mēs brauksim ar draugu. Abi divi neņemsim draudzenes līdzi. Tāpēc, kad kā? Jums tur būs savas lietas? Savas lietas. Tas ir džeku pasākumiem. Meitenes, lai iet uz savu frizētavām, spā vienalga. Viņām ir savs laiks, mums ir savs laiks. Attiecībās ir jābūt kopīgam laikam un jābūt katram savam laikam. Un tad tikai kaut kas labs var sanākt. Jo sēžot, strādājot vienā darbā, guļot vienā gultā, ja tu visu laiku esi kopā, agrāk vēl tu viens otru apēdīsi. Man tā nav. Man visu laiku gribās kopā. Tas varbūt tāpēc, ka nav Napoleons tāds. Es esmu Napoleons. Redz, tu jau vari apēst. Mēs jau varam apēst otru cilvēku. Mūs nevar apēst. Mūs, lai Napoleonu apēst, es nezinu, kas var apēst Napoleonu. Jā, tiešām, kurš var apēst Napoleonu? Tikai Napoleons pats. Šeit Oskars īstenībā stāsta vienu ļoti svarīgu lietu, kas ir jāsaprot, ka ne visiem tā ir attiecībās. Ir tādi pāri un ir tādi tipi, kam ir ļoti svarīgi būt daudz kopā un tā kā burtiski saplūst vienam ar otru. Bet kā Napoleons, tā viņa sadarīgais Balzaks pieder tai tipu grupai, kuri ir tādi tā kā individuālisti, tādi cilvēki, kas ļoti augstu vērtē savu personisko laiku, izvēli būt ar kādu kopā vai nebūt kopā un ar cieņu izturās arī pret otra cilvēka vēlēšanos darīt kaut kādas savas lietas. Tā ir šis trešās, ja pieaugušo kvadras raksturīga iezīme, ka cilvēki pārī pat ļoti ciešā un sirsnīgā sadarībā spēja nepazaudēt savu individualitāti un neizšķīst šajās attiecībās. Kas var apēst Napoleonu? Nav iespējams, neviens. Tāpēc, ka mums autoritāšu nav. Man nekur nav autoritāšu. Es vērtēju cilvēkus taisnīgi. Mums bēg īstenībā. Jā, tā ir. Mēs aizbaidām. Un tāpēc vajag to Balzaku, kas var šitā paciest un paturēt. Man tieši tā kā teica, kurš man izturēs. Jā. Man visi draugi saka. Un es, kad biju pie Evijas, es viņai teicu, Evija, kuram tāda vispār, kā es patikšu? Viņa teica, ir viens tāds. Un es domāju, ok, kurš lūdzu? Tā ir, ja mēs esam tā kā tādi milži kaut kādi. Bam. Mums nav autoritāšu, bet pa sevi personīgi sakot, es esmu tāds, kas es uzklausu vienreiz, otrreiz, ja cilvēks ir kaut ko slikti izdarījis. Es redzu, piemēram, kāds firmas darbinieks kaut ko izdarījis, firma pacietīs, bet es viņu vienreiz pabrīdinu, otrreiz pabrīdinu, un trešoreiz, ja viņš neklaus, ko es viņam ieteicis esmu, tad es izdaru tā, kā Napoleons dara. Tā, ka nolīdzinu līdz ar zemi.
Es dodu iespējas. Gan, nē, darbā, protams, kad ir arī tādi gadījumi, bet tas tie divi sliktie varianti. Nu, kad var krimināla lietās mums taču tā attieksmes ētika, visi labi, mīļi. Reizē Latvija tomēr ir banāna republika, reizē arī dūrē tikai spēks ir. Ja? Un jāpiesaista. Ir krāpniekus, var tikai pārmācīt tikai ar viņu pašu metodēm. Jā, tā kā nav tik vienkārši. Mēs nedzīvojam ideālajā pasaulē, ka mums ir visiem viens likums. Bet mēs taču uzburam ideālo pasauli. Mēs varam uzburt, bet visur, tomēr mums visur taču ir. Jā, Real Baltica arī mēs jau braucam vilcienu, jā, mēs zinām. Bet klausies, tad es pareizi saprotu, ka tā tava sieviete, viņa būs ļoti pasargāta kopā ar tevi. Viņa varēs droši justies. Viņai būs jādomā par savām lietām, un pārsvarā ir tā, ka es izdarīšu visu līdz brīdim, kad es redzēšu, ka viņi grib darīt. Jo nedrīkst tā izdarīt, ka tu dari visu un pilnīgi neļauj viņai neko darīt. Un tā man būs izaicinājums. Man ir jāatrod moments, kā ļaut viņai arī padarīt. Jo izdarīt es varu visu. Emulātoru variants, jā. Uzticēšos, man atļaut viņai un pašam saprast, ka viņi izdarīs labāk. Ir lietas jau, pārāk īsts periods, kur es zinu jau, kur būs, un kur es ļaušu viņai, kas viņai spēcīgās puses, kas noteikti labāks nekā man. Jo ir lietas, kuras tu esi jau dzīvē ar pieredzi uzkrājis, un kurās es esmu nulle. Man ir jāmācās, apmēram, kā piemēram boršu, man jāzvar māsā, jāprasa kāda recepte. Izdarīt elementāru, uztaisīt sanāk kapitāli. Bet, ja cilvēks kaut ko pirms tam ir darījis 10 reizes, loģiski, lai 11 reizi viņam ir pieredze, viņam daudz vienkāršāk, ātrāk viss. Jo jebkur darbā un visur, ja tu to dari pirmo reizi, tas tik ilgi aizņem laiku, otru reizi jau mazāk, trešo reizi vispār, un ceturto reizi tu jau vispār to dari ar acīm ciet. Un ko sieviete, lai negaida no tevis, kāds tu nebūsi? Jā. Lai viņa negaida to, kad es nepalīdzēšu. Es vienmēr palīdzēšu, es vienmēr būšu blakus, un es vienmēr pārsniegšu viņas expektācijas. Man liekas, tādi vārdi, man liekas, kalvas iepūstās. Izklausās pārsteidzoši, kā tas var būt. Negaidi, ka es nepalīdzēšu. Te sociālikai arī ir savs izskaidrojums. Šī iezīme vai vēlme, neapturama vēlme palīdzēt, iesaistīties, parūpēties, tā ir raksturīga ētiskajiem sociotipiem. Tātad ētiska tipa cilvēkiem, šim te sirdscilvēkiem, emocionālajiem cilvēkiem, viņiem otrs nav vienaldzīgs. Šeit ir tas pretstats ar loģiskajiem tipiem, kam ir dažkārt grūti atcerēties vai grūti tā kā automātiski rūpēties par otru cilvēku, nepiedomājot tam īpaši līdz. Tad šeit ir tas balansējošais pretstats, kas arī ir ļoti labi savstarpējās attiecībās, ka viens vienmēr ir gatavs parūpēties un otrs ir gatavs šīs rūpes pieņemt. Un tam galīgi nav nekāda sakara ne ar sievišķību, vīrišķību vai kādām tam līdzīgām stereotipiskām lietām. Tāds ir, tāpēc, ka āršķirīgi, ārēji visi domā, ka es esmu ļoti ciets rieksts, bet tā mums ir jābūt Napoleoniem. Bet iekšējā pasaule vienmēr ir nevis tā kā mazs bērns, bet jūt pasauli ļoti attīstīta, kuru mēs nerādām uz ārienu. Un ja mēs jūtam, ka tas cilvēks, to mēs viņam parādām, tad viņš mūs var izšķīdināt, var sakot. Tad aiz tās stiprās čaulas, nevis jēlola, bet tur slēpjās daudz tāds maigums, mīļš lācēns slēpjas. Jā, kaut kas ļoti mīļš un maigs. Vai tu varētu iedot tām tavām sadarīgā tipa meitenēm kādu instrukciju, kā tevi uzrunāt, jo viņām tādi vīrieši šķiet ārkārtīgi vilinoši un pievilcīgi, bet viņas baidās. Viņas baidās, vai nebūs tā, ka tu varbūt atgrūdīsi vai atraidīsi. Kā tevi uzrunāt? Kā tev pieiet? Pirmais ir uzrunāt, jo lai mēs arī kādi būtu mačo un vispār, es konkrēti gaidu aktīvo darbību no sievietes puses. Es būtu ļoti priecīgs, ja viņa pirmā izrādītu interesi. Un kas vēl ir svarīgi? Sākot attiecības, ir jāredz, ka ieguldīties grib abi divi.
ar pasākumu, ar idejām. Un vēl kas ir man ļoti būtiskākais, ir, lai es redzētu, ka tā sieviete negrib, lai es viņu nopērku. Tas ir svarīgi. Jo ir daudzas, man bijuši pieredze tādas, Dolce Gabbana somiņas vispār jau tu sapirksi, tad es būšu ar tevim. Nē, tādas momentā vienkārši ir tādas vesela kategorija. Vesela kategorija ir tādas. Kas par sociotipu? Tās sliktās. Sliktās, tas ir jāsliek, par tām nevajag runāt, runāsim par labajām. Jā, jo ir dažādas pieredzes, kad ir tādas, kas vienkārši principā ar tām dāvaņām tu sanāk, ka tu to cilvēku, tu nopērci, un tas ir tā vispretīgākā sajūta, kas var būt, kad tu sajūti, ka nevis interesē tu, bet interesē, kas tev ir. Bet Balzakas vietēm tas vispār nav svarīgi. Balzakas vietēm tas vispār nav ne raksturīgi gribēt dāvanas. Tad jau es nāk, ka Balzaks nebija saticis. Nu jā, es pieļauju, ka es tāpat arī. Jo, ko mēs parasti satiekam, kaut ko sev līdzīgu. Un tad ir apmēram, ja es esmu Napoleons, kaut kādu somiņu varētu nopirkt tādu frādzīti. Man no pieredze arī ir bijis tā, ka sākumā pat satiekot tādu pašu kā tu, ļoti patīkami ir. Jūs abi gribat skriet, jūs abi gribat gāzi grīdā, mēs sasniegsim, bet tad vienā mirklī saskrienās divas ātrgaitas mašīnas, un kas notiek liela avārija, tāpēc, jo abi grib vai no ātri aizbrauc prom, katrs savu ceļu, un viss beidzās. Oskars mums atgādina ļoti svarīgu lietu, kas bieži ar mums dzīvē atgadās. Mēs savās attiecībās par pieņemam un foršu cilvēku sev bieži vien izvēlamies kādu, kas ir līdzīgs. Ja satiekās divi introvertēti, mierīgi cilvēki, tad viņiem būs viena veida grūtības ar laiku savstarpējās attiecībās, bet ja satiekās divi ļoti jaudīgi un enerģiski cilvēki, kas ļoti bieži šķiet ārkārtīgi pievilcīgi. Mēs abi kopā iesim, darīsim, sasniegsim, sacentīsimies savā starpā, bet ātri vien tas pāraug savstarpējā konkurencē un cīņā, jo daba tā ir paredzējusi, ka ģimenē attiecībās viens var būt galvenais un tas visvarošākais. Otrs ir tas, kurš ir gatavs doties līdzi, zināmā mērā pakļauties, un tas ir tieši stāsts par šo sadarīgo pāri, Napoleons un Balzaks, kur Napoleons ir tāds vadošs līderis, bet Balzaks otrais cilvēks aiz viņa, tāds pelēkais kardināls, un tad būs forši. Jā, vajag balansu, vai ne? Jā, un tieši tā, to balansu, vai ne, to mūsu, to jaudu, kādam viņa nodara, tam mūsu sadarīgajam, vai ne, un arī kāds, kas mūs māk tādā saprotamā, mierīgā veidā pateikt, hei, slow down. Redzēs, mēs pat vienā runājam. Sadziedājāties. Skaisti tā, tad tevi droši drīkst tāda tipa vīrieši, kā tu drīkst uzrunāt, un tas pat ir vēlams. Tas ir noteikti vēlams. Redz, šo ir ļoti labi un vērtīgi zināt. Bet kuru tad nedrīkst uzrunāt? Vīrieši parasti grib būt noteicē. Tāds domāts. Bet ir vēlams, sākumā būs interesi no Napoleona puses, jā, būs. Bet, ja sieviete tikai tā, kā tev iet, atbildēs, ok, ar to Napoleons ar drīz vien pazudīs. Tāpēc, ka tu vispār neko nepasaki par sevi, kā tev šodien gāja, labi, uz redzēšanos. Tieši tā tas ir, jā, ko tu gribi? Meklē sausiņus tālāk, jo sausiņi ar zelta rokām un zelta galvu ir maz. Mūsdienās, kas ir datorspēlētāji, nekas tāda paudze. Ko tu nezinu, bet man arī teica citādāk, ka man ir jāuzrunā. Bet labi, tas droši vien atšķirās. No dzimums arī atšķirās. Napoleons sieviete un Napoleons vīrieti noteikti jābūt ir atšķirībai. Tieši tā. Jā. Bet katrā ziņā tas kaut kāda klāt vēl pievienot tāda odziņa tam tekstam ir jābūt. Jā, protams. Kaut kam interesantam. Sāksim ar aprakstu. Vispirms vajag profilā ierakstīt aprakstu. Jā. Un ja kāds lasa viņus, tad ir ļoti labi, bet tas nozīmē, tad viņam ir interesi. Jā, es noteikti lasu. Ja profilam ir apraksts, es viņu izlasu, un pēc tā jau ir daudz, un tad ir tikai rodās vēlme uzrunāt, vai nē? Jā. Super, vienkārši brīnišķīgi. Tev patīk, jā? Man ļoti patīk, jā. Savā duālajā pasaulē. Jā, es esmu savā duālē. Beidzot ir. Es pamodu.
Nu, ko, Balzaku meitenes, jūs neticējāt, ka tādi vīrieši var būt? Viņi ir, viņi eksistē un viņi nāk uz sociotipa noteikšanas konsultācijām. Tā kā meklējiet arī savu sadarīgo Napoleonu, ķeriet viņu ciet un esiet kopā ļoti, ļoti laimīgi. Paldies, ka noskatījies šo epizodi. Noteikti ieraksti komentārā, vai tev būtu drosme piedalīties šādā projektā. Un, protams, abonē kanālu, lai nepalaistu garām jaunās epizodes.